nežēlīgi darbojas Žitoņeras un Juskas rajonā. No 23. Gaujas policijas bataljonā darbojas Dņepropetrovskas un Kerčas rajonā. No 25. Ābeles policijas bataljonā Korovstiņas un Olručas rajonā. No 28. Maltas policijas bataljonā Krivoja Rogas rajonā. Latviešu leģiona vienības ņēma dalību Ziemas brīvības operācijā 1943. gadā no 15. februāra līdz aprīļa mēnesim. Šo operāciju vēl sauc par Ostvejas traģēdiju. Tikai Ostvejas rajona bija sadedzinātas 183 sāģas, nošauti un sadedzināti 11 383 cilvēki. No tiem 2018 gadi vecumā līdz 12 gadiem. Palaidiet vaļā, tas ir deputāts Soms. Palaidiet vaļā. Kāpēc to okupants nesavācāt? Savāciet okupants. 1. janvāra līdz 2. februārim latviešu 15. Waffen-SS divīzijas karavīri dzīvus sadedzināja 35 Poļu armijas karagustekņus. Bīķernieku mežā nošauti 46 500 cilvēki. Liepājā, Palsos un Cārnikava stācijā 10 000 cilvēki. Salaspils koncentrācijas nometnē 54 000 cilvēki. Rundulas mežā 38 000 cilvēki. Kopā Latvijas teritorijā fašisti un vietējie kolaboracionisti iznīcināja 313 000 mierīgos iedzīvotājus. Tā ieskaitā 39 835 bērnus un 330 000 padomju karagustekņus. 1943. gadā 18. decembrī visas sāģas nodedzinātas, mantas izlaupītas, cilvēki aizvesti uz Latviju piespiedu darbos. Bet tālāk ārpus koalīcijas ejam, ja koalīcija nedomēs. Mēs viņu noņemt. Viņu ar opozīcijas balsīm saglabās. Jā, tāpat kā iepriekšējā. Apgāna mūsu piemineku kaut kādi iebraucēji, un, manuprāt, tas nav pieņemami ne pie viena apstākļa. Un iekšlietu ministram būs jādimisionē pirmdien. Jūs prasīsiet demisiju? Jā. Tāpēc, ka jūs uzstāt, ka viņš nespēja nodrošināt. Mēs pieļausim iekšlietu ministra demisiju pirmdien. Pieļaut, ka brīdis piemineku apgāna ar šādām dziesmām, tas nav pieļaujami. Šādām tumbām un tādiem skaļruņiem nevajadzēja būt. Jā, bet Rīgas
atļauts? Nu, Rīgas doma mainīsies. Ko jūs gribējāt panākt, jūs gājāt, kas mēģinājāt apturēt? Nu, šīs tumbas vienkārši ir jāizvāc neatkarīgi, vai kādu statusu ieņem cilvēki. Nav pieļaujams, ka pie Rīgas pieminekļa mūsu lielākā svētuma kaut kas tāds notiek. Krievu marša dziesmas. Pilns ar drošības iestāžu spēkiem, Iekšlietu ministrijas spēkiem, un tiek pieļauts, ka pie Brīvības pieminekļa svētākajā vietā vienkārši tiek atskaņota padomi, mūzika tiek kaut kāds šāds fars rīkots. Tādā gadījumā tā ir valsts iestāžu atbildība, un šo atbildību mēs arī prasīsim. Jūs arī pamatīgi paraustīja un pagrūstīja? Es redzēju, jūs tur grūstīja. Es, protams, iesaistījos diskusijā par šo situāciju, jā. Jūs kaut kādas darbības, cik saprotu, notiks? Jūs vērsīsieties tiesības sargājušās iestādēs? Mēs ļoti nopietni apsvērsim iespēju prasīt Iekšlietu ministriju demisiju par šādu situāciju. Trešais,